Un tā. Visiem ir baigā problēma notīrīt asari, vai ne? Nu, tie, kas nezina, protams, šito fīčiņu. Bet asari nevajag tīrīt kā tradicionāli, ka mēs viņu te kasām un tā tālāk. Varam vienkārši paņemt, iegriezt te gar maliņu. Tā kā bišķiņu. Ras. To spuriņu. Tā smuki. Un tad gar pašu spuru augšējo iegriežam. Līdz pašai apakšai. No vienas pusītes ras, iegriežam. Un tad paņemam te tā gar maliņu. Redzēt tā. Ras gar pašu filēņu ar pirkstiņu. Ras iekšā tā smuki, redzēt. Un ar pirkstiņu tā ras. Smuki ras. Un mums paliek šitien te tikai plika ādiņi. Ko pirkstu tā gar ādas maliņu ras, bāžam garām. Viss gaļiņi paliek. Spuriņā aiziet. Tā, ras. Smuki. Hop. Šitais tāds palielāks, 740 gramu asarīts. Ja? Bet tā mazajam tas pat ir vieglāk, tā lielo. Tā. No vienas pusītes. Un tad gar spuriņu atkal iegriežam smuki. Tā. Un no otras puses tieši tāda paša procedūra. Atklācam bišķi, dabūnam pirkstu garām, gar to maliņu. Un tad ar pirkstu smuki ar jušiņām tā ras. Un smuki gaļiņi paliek pie kaula. Ādiņa ar visu spuru nāk nost. Ādiņu mēs tik un tā neēdīsim, tāpēc, tā. Mēram. Lūk, asarīts būs smuki notīrīts. Bez viņām. Tālāk, kur izmanto. Un viss, ādiņi paliek mums rokā ar visām zviņām. Tas arī viss. Tālāk kā tradicionāli tīram zivi un viss.